Mēs esam šitie te. Šitie te. Nu, tie. Garāžas. Džeki no garāžas. Kā es kaut kur redzēts? Kaut kas ir... garāža rulē! Nē. Tev tā bija? Jā, tā bija. Kur? Skyforger konci. Kurā? Palādījumā, kas bija. Īsāk sakot, šodien garāža ēģēja apskatīs atkal Skyforger. Pat ne atkal, viņam vienkārši jauns klips. Jā. Šogad ir viņu gads. Jā, jo viņi pastājuši daudz reizes ir Latvijā uzstājušies. Un tagad mēs pat varam uzskaitīt, uz cik koncertiem mēs esam bijuši. Kurš bija uz teikām? Kurš bija Ogrē? Mēs bijām nākošajā dienā Pāvilostā. Jo nākošā diena, tas tā pati gandrīz vai. Un kurš bija Palādījumā? Tā kā man ir visvairāk punkti. Man ir visvairāk punkti. Es uzvarēju. Un tur es arī nopirku ceprīti. Gribēju jau vasarā, bet kurš viņu vasarā likt? Bet ir ziema? Jā. Īsāk sakot, bijām šogad ir Skyforger gads, mēs esam bijuši uz daudz koncertiem, jo Skyforger izdeva savu albumu. Viņiem arī jubilējas gads. Un arī jubilējas gads un kārtīgi nokoncertējās Latvijā, es domāju, tik daudz vienā gadā, ka es uz Skyforger neesmu bijis. Jā, koncerts arī Palādījumā arī, protams, bija fantastisks, viss bija līmenī, gan iesildītāji, gan pašu skaju un arī ugunis, viss tā kā bezmazliet tā kā Palādījumā nenodezināja? Es jau biju visu pārsteigts, es domāju, uguņi. Kas iesildīja skaju? Iesildīja grupa Freltī. Jēkabs, viņš tur ģiča močī, jā. Tiem arī bija, arī pēc tam jūs galvenais vokālis uzkāpa uz skatuves, tur vienu dziesmu kopā nodziedāja. Viņš viss bija forši, un pēc tam es pat Instagramā paskatījos, kad arī bija Vikingu laiva, tāda maziņāka, bet bija, jā. Malači, fani malači. Un koncerts saucās Vecie latvieši, un tam par godu viņi arī izdeva, tā teikt, uz Latvijas svētku nedēļu klipu. Jā. Svētku nedēļu pasas. Jā, svētku nedēļā. Mēs arī pastīsimies veco latvieši dziesmu, kas man uzreiz pielipa, pirmoreiz klausoties albumu. Pirmoreiz viņu izdzirdot jau no pirmajiem. Bet tagad ir klips. Tagad ir klips, jā. Galvenais pagriez skaļāk un dziedi līdzi. Lielas kudriņas. Galvenais aktieris klipā ir Jānis Bērziņš. Var vēl tipiskāku latvieku atrast. Jā. Tas klipa stāsta, ka viņš kinoteātrī skatās uz mūsu vecajām filmām un fonā Latvijas karogs, jā, bija. Bet tieši arī tajās mūsu vecajās filmās var arī tā redzēt, ko mūsu vēstures, ko Strēlnieki, protams. Jā. Dažādi kadri no visādām populārām Latvijas filmām. Jā, vecie latvieši, vecie stipri ir ne tikai strēlnieki, bet arī tie, kas jāiet ieguļā. Sprīdītis. Arī viņam bērni parādās. Tie kaut kādi vecie dziesmu svēti. Tas mazliet izstāvīja no pirmajiem. Es jums diez tajā kastē ir, viņš tā kā slēp kaut ko.
tā kā Nacionālā teātra, ja es tur pasludināju nepatīk. Kas tā ir pa vieta? Ziedonis. Tas viņš nesarīt Nacionālā teātrī. Vai kaut kā ir mūsu pieminekļi. O. Milda. Bet te kaut kāds zemtis ir par to, kad viņš laivā un vispār brauc projām. Tā kā gari. Dažādi gan. Kā gari ar veco laivu, tā kā pilnas upes gariem. Vai arī ir aizsalis uz lokam uz Zviedriju, tad... Uz Zviedriju. Jā. Varbūt tas ir, jā. Ej, tu saproti to domu tā uzreiz, jā? Dziļi, domā pats līdzi, izjūti savas emocijas, domāju, viss, jā, arī padomāju, protams. Protams, patriotiskāku folkmetālu Latvijā. Fons kā Karloks, skaisti, pilnīgi sarkanos. Mums incēt arī Palādiem koncertā bija viens fans, kas pēc katras dziesmas aiz mūsu kliedza Latvijā! Tas bija tāds moments. Tas ir ļoti emocionāli. Jā. Nu, kas tad būs tajā kastē? Vecas rokas, jaunas rokas. Laiks, jā. Un grupas Skaipači ir beigās. Nu, smuki! Smuki, es domāju, ka gan grupai, gan režisoram, gan... Jā. Skaisti. Svētku nedēļai ļoti atbilstoši. Un zini, ka tajā kastītē, ko viņš pasniedz pie tā pieminekļa, tur bija, laikam, viņa bilde ar viņa mammu. Paudzes. Un laiks, jā. Un pulkstenis, kas simbolizē laiku. Jā. Un arī dziesmas tekstā, ka laiks iet. Bet Latvija paliek. Ne pie lūdzenes, bet Latvija paliek, jā. Un kas gan to Latviju sargās, ja ne mēs paši? Vecie, stiprie latvieši, jaunie, sīkie. Un mūsu mazie. Un Latvija, protams, gan jāsargā gan ne tikai kara laikos, bet arī brīvības laikos un miera laikos. Un pat tad jāsargā pat vairāk nekā tu jau bišķi zini, tā kā atslāpst. Atslāpsti un viss ir forši. Nevar atslāpt. Atslāpt nevar, jā. Bet paldies Skaipačiem par šo dziesmu. Es viņu iemīlēju kopš pirmajām notīm. Un nekā, kad viņi, laikam... Kad albumu gaidīja 10 gadus jau. Jā, kad puiši izlēma, laikam, tieši uz svētkām arī izlaist klipu un pat nosaukt Palādiem koncertu. Tad jau, laikam, tā dziesma, tā teikt, guva to atzinību. Tu redzi patriotismus to lienu pa visām. Jā. Pasiņš čūkām. Pa visām spraugām ārā, pa visiem acu kaktiņiem. Mēs esam kanāls Garāža Rēģei un... Esam vecie latvieši. Un mēs arī reiz būsim vecie latvieši. Mugursop.